Ak, es atceros kādu traģikomisku, laikam atkal jāsaka drīzāk jau traģiskāinu, ejot pansionātā kādā istabiņā pie ļoti jauks ticības māsas. Cik es zinu, arī personāls viņu ļoti mīlē, viņa tāda pazemīga, pateicīga, sirsnīga. Jā, nu cilvēks kā jau cilvēks ir problēmas un sāpes un grūtie brīži, bet, nu, es redzu kaut ko ļoti, nu, neraksturīgu viņas istabiņai, gandrīz vai neiespējamu ainu. Es redzu uz viņas galdiņa, gultu un galdiņš tā ir visu viņas pasaule. Uz viņas galdiņa goda vietā ir uzlikta degvīna pudele. Ar tādu modernu dizainu, kas saka tā tīra un sterila un goda vietā. Nu, es biju pilnīgi pārliecināts, ka šī sieviete ir nedzērāja un ziniet, pat vistrakākais dzērājs jau, nu parasti to trauciņu kaut kur tā daudz maz nomaskēt. Ja, bet ja cilvēks skaidrā prātā pie pilna prāta, nu parasti jau tā nenoliek redzamā vietā, jo to degvīnu pudeli, to moderno dizainu pilnu. Nu, es sapratu, ka tur jau laikam degvīnas iekšā nav viss. Un es tā paprasīju, tāda smaida, nu, tur jums kāds zālītis. Un tā kādreiz gadās kāda tinktūra vai ko, un nepadomāju, kāds izstīsies ieliek tajā degvīnu pudelē, bet viņi teica, nē, tur man ir svētītais ūdens. Un es neko neteicu, jo, nu, viņa zināja manu pārliecību. Es tikai prasīju vienu lietu, vai palīdz. Viņa atbildēja tā diezgan labi, ja tic, tad palīdz.